Slovākijas pilsētās Bratislavā un Košicē turpinās pasaules hokeja čempionāts. Šī ir laba iespēja nopelnīt arī biļešu pārdevējiem melnajā tirgu. Šis bizness īpaši plaukst un zeļ Bratislavā, kur spēlē gan mājnieki, gan arī Latvijas izlase. Jau šobrīd kasēs nav pieejams biļets uz atlikušajām čempionāta spēlēm, kuras nu nonāks melnajā tirgu. Uz sarunu aicinājām vienu biļešu magnātu no Latvijas, kurš saprotam iemeslu dēļ vēlējās palikt anonīms. Pastāstīja, kurš tev šis gads ir vispār, ar ko tu nodarbojies, kaut ko līdzīgi arī iepriekšējais jau? Pirmais gads uz čempionātu, bet patstāvīgi Rīgā. Ko tu vari teikt par Rīgas pieredzi un šeit? Kā tas viss atšķirās? Rīgā, protams, ir latvieši. Latvieši nav tik spējīgi labi pirkāt to dara Slovāki, Somi. Gatavi maksāt lielas naudas par savām spēlēm. Līdz šim tu esi apmierināts ar sevis paveikto šeit? Daļai jā, daļai nē, varēja būt labāk, protams, ja to visu darīt laicīgi. Tas viss brauciens, cik veikts spontāni. Atbraucām uz šejienu bez biļetēm, vispār visu meklējām kontaktu šeit uz vietas un tādā gājā. Kā jūs darbojaties komandā? Mēs esam sadalījušies dažādās komandās. Šeit ir no Vīnes cilvēki, no Londonas, no Čehijas. Protams, kā vienmēr visos čempionātos ir mazie melnie cilvēciņi, un viss kaut kas tam līdzīgi. Pastāst arī par tām aizkulisēm, kā jūs tās biļetes pērkat, kā jūs viņus tādā daudzumā vispār varat iegūt? Reāli ir jāceļās 7 no rīta, vēlākais jāstāv pie kases, jācer, ka kaut kas parādīsies, kaut kas neparādīsies. Šodien vakar pilnīgi varēja gulēt mierīgi līdz 9-10, jēgas nekādas nav. Biļetes, kā bija vakar, izpārdot uz Slovākiju, tā šodien Somija, Čehija, tas pats pilnīgi izpārdot cilvēki gatavi maksāt arī lielas naudas par biļetēm, kuru nav. Ar kuras spēles biļetēm tev šobrīd vislabāk gājas? Protams, Slovākija, tā ir viennozīmīgi Slovākija. Slovākija, Krievija cilvēki pat bija gatavi maksāt par 500 eiro par biļeti. Nevienalga kāda kategorija galvenais, lai ir. Latvijas izlases fani? Latvijas izlases fani pērk biļetes par 10 eiro. Meklē 10 par 5 eiro. Vakar uz pirmo dienas spēli bija gatavi par 3 eiro pirkt biļeti. Pārmetumi no latviešiem izskan, neizskan? It kā jau nē. Kam ir vēlēšanās to spēli redzēt kaut cik normālā kvalitātē, kas ir gatavs samaksāt kaut kādas 30 eiro par biļeti, viņš iet un skatās. Cik ir dārgāka biļete, ko tu esi pārdevis? Labs jautājums. Laikam būs kaut kādi 350 eiro par vienu gabalu. Nopirkt par cik? Tas lai paliek noslēpums. Laikam jau labi, kad arī, teiksim, latvieši silda to ekonomiku, Latvijas ekonomiku un brauc uz šejienu tirgoties, nekā to darīt tikai vietējā, vai ne? Jā, vietējā tā ir praktiski maz. Tā ir kādi 5 vietējie, varbūt tas ir maksimums. Varbūt pat mazāk. Pārsvarā tā ir no Vācijas, no Polijas. Krievi netirgojās. Kaut gan viens cilvēks ir, bet viņš jau īpaši neko. Riski šim biznesam pastāv kaut kādi? Protams, iegulda naudu biļetēs, viņas paliek uz rokām, vai atdod viņas par zemāku cenu, nekā tu viņas esi iegādājies. Protams. Vienu dienu tu nopelni 1000, nākošā dienā tu jau 3 esi mīnusā. Tā jau nekādas garantijas nav. Kā līdz šim ir gājis summā? Ir labi, bet varēja būt labāk.